ar lielu skepsi skatījusies uz šo, tradicionāli skatījusies uz šādu piegājienu. Un es domāju, tā skepsi ir dibināta, jo baznīca vienmēr uzskatīja, ka Bībele darbosies, ja svētais gars palīdzēs to Bībeles tekstu padarīt dzīvu. Un tāpēc es nekad nebeidzu atgādināt, ka, piemēram, Mārtiņš Luters negribēja, ka baznīcā lasa Bībeli. Viņš vienkārši negribēja, ka lasa Bībeles tekstu. Ko jūs, mēs tā kā sivēni pie silas esam. Neviens neko nevar saprast, kas tur ir. Un viņš uzskatīja, ka vienīgais teksts pielietojums ir, ja kāds prot to labi dzīvi pārtulkot. Tā, ko tu to dari? Mēs jau sarunājam bangu, ka mēs pie īstā signāla to. Lēni bija, bet es domāju, ka tu būs aizmirsos. Paldies, jā. Nē, bet tā ir liela problēma. Un tāpēc mums nevajadzētu sev varbūt pārmest, ka mums kaut kas neinteresē vai mēs nevaram saprast. Mēs nevaram saprast, tas nav tā. Nav tik viegli. Tas nav tā. Un Bībeles lasīšana baznīca vienmēr uzskatīs, ka tieši tas jādara kopīgi. Ne katram sēžot atsevišķi savā mājā, kaut ko štukojot. Arī labi, bet tas nav. Tas nav kā tas darbojās. Jo Bībele ir baznīcas grāmata, tā nav tāda literatūra, kā ko izdod. Luters saka, ka nevajag baznīcā. Kā lūdzu? Luters saka, ka nevajag baznīcā. Nē, viņš nevajag lasīt tekstu. Skaidrot vai? Bet skaidrot gan. Ja viņš piemēram saka, nav nozīmes šo tekstu izlasīt. No, es izlasīšu, Tas ir tā kā ķīniešu ābets. Nobody can understand this. I thought you did. That's what you said. No, Sitting here listening. I'm the exception. So, tā viņš ir. Nu tad, to, ko mēs nesaprotam, es šo likšu priekšā, lai mēs sākam saprast. Mēs lasam līdzības, un šovakar dažiem šeit būs atkārtošanās. Tās ir divas no manām favorīt līdzībām. Un es sākšu ar, ko lai es sāku? Man ir divas šovakar. Un mēs lasīsim gan Lūkas, gan Mateja evaņģēlijos. Jā, sāksim ar Mateja evaņģēliju, Matthew 25, Mateja 25. Matthew 25, Mateja 25, sākot no 14. panta, lasot 32, ja? Un lasot līdz 30. pantam. Jūs visi zināt šīs līdzības, tā ka te nav nekas neparasts, būs pazīstams. Kurš būtu mieru palasīt no 14. panta? Mums vajadzētu 4 lasītāji šautā. So, excuse me, I ask you, why do they use slaves here instead of servants? Because that's the word doulos means. It means slave. But they haven't translated in Swedish, they don't say that. It's a problem, because for us slave has come to mean the same thing as, it's really house servant. Yes, yeah. House servant would be correct. But they were all degrees of slaves. So some would be very high. There'd be
overseers in the household doing the management thing. And then there'd be people who'd just be cleaning the floors. Well, when I mean slaves, what I understand is it's owned by the people. Yes, and it's owned by the people. Yeah, but the servant is not. Yes, but this is a slave. He's totally owned. He does what he's told. Doesn't get paid for it. And shut up. And shut up, doesn't get paid. Just has to do it. Angļu bībelē ir precīzāks tulkojums, tas ir vergi, nevis kalpi. Bet latviešu valodā mums ir grūti atrast to pareizo niansēto apzīmējumu, jo mums vergs ir precīzāk, jo vergs ir cilvēks, kam nemaksā, kas ir piesaistīts un piespiests darīt to, ko viņam liek darīt, viņam nav nekādas tiesības. Bet, protams, vergiem bija dažādas privilēģijas, viņi varēja būt arī ļoti augsti administratori, bet viņi vēl ar vienu bija pilnīgā pakļautībā kungam, un kalpi nav pakļautībā kungam, kalpi ir algotni, un tāpēc kalps nav pareizais vārds. Tāda 14. pantā saicināja savus vergus, ne kalpus, bet, mēs latvieši varbūt būdam ļoti maigi un mīlīgi tauta. Tas nav tā kā dzimbūšanas? Ko? Dzimbūšanas? Nē, dzimbūšana gan nē, taisni vergi. Gūstīt, daži jau, protams, ir bijuši ļoti ilgi, bet gūstīt karā. Sasaistīt. Un daži ir pilnīgi verdzināti, un citi jau ir tā kā mājas kaut kāda onkuļa, bet tā kā ir grūti pateikt, kā kurā gadījumā, bet kalp latviešu valodā nozīmē, ko nozīmē latviešu valodā kalp? Viņi saņem algu, ne? Jā. Un viņi piesakās uz darbu. Jā, un šeit tas nav. Šie cilvēki nav pieteikušies. Viņi ir nolikt. Viņi nav brīvi. Ko? Viņi nav brīvi savākt strādāt. Gūstekņi. Jā. Savu veidu gūstekņi. Liela daļa cilvēki jau tādi bija. Ļoti maz jau bija tādi, kas bija brīvkungi. Tad jau bija tāda minoritāte, maza strēmelī. Pārējie jau bija kalpināti. Šodien mēs dzīvojam citām. I didn't think the Jewish had slaves. Didn't you say that sometimes? No. Somebody said that Jews don't No, have they slaves. sure have slaves. Yeah, Oh, okay, my okay. goodness. What? Because Yeah. there's the year of Jubilee when you set free your slaves. Okay. Debts. Pardon? Debts. Probably didn't, and debts, yes. But they probably didn't have, other Jews might not be slaves, it would be foreigners and so on. Nu labi, kurš lasīs? Tā, labi. Labi, paldies. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Un vienam viņš deva 5 talantus, otram 2, trešajam 1, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talantus, darbojies ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ieraka to zemē, un to paslēpa savu kungu, un tā paslēpa savu kungu naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talentus, atnes vēl 5, sacīja, kungs, tu man iedevi 5 talentus, redzi, sapelnīja vēl 5. Un viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais uzticamais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ej savā kunga priekšā.
Priekā, jā. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talantus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi 2 talantus, redzēs, sapelnīja vēl 2. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tev iecelšu pār daudzumu, es savu kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talantu un sacīja, es pazīstu tevi kā bārgu cilvēku, tu pļauj, kur neesi sējis un salas, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesi sējis un salas, kur neesi kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talantu un dodiet to tam, kam ir 10 talantu, jo ikvienam, kam ir tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Nelītīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Labi, izlasīsim to pašu Lūkas evaņģēlijā, 19. nodaļā. No 11. panta. Atcerēsimies, Lūkam jau ir priekšā Mateja evaņģēlija versija, viņš tagad raksta savu. Un, Kur labs puse? ko? 87. 87. Labs pusē. Piedod, ne, tas nav tas, atvaino. Es esmu aplamsējis. Es sajaucu. Sajauc. Es iebādu. Tūlīt apskatīsimies. Kaut ko sajauc. Ir, kāpēc man nav, ir 19. Jā, piedod, es pats, ir 19, 11, jā. Tā, kurš lasīt, tad, paldies, Gint, vai tu vai kāds cits lasīt no 11. panta, verse 11. Viņiem klausoties, tas stāstīja vēl vienu līdzību. Tādēļ, ka viņi Jēzum tuvu pie Jeruzalemes un sacot, domāja, ka tūlīt vajag parādīties Dievu valstībai. Viņš teica, kāds augstskārs cilvēks devās ceļā uz tālu zemi, ja saņemtu valstību un pēc tam pārnāktu mājās. Un attaicinājis 10 no saviem kalpiem, viņš tiem iedeva 10 minas un sacītiem. Pelnēties ar to iekampas pārnākšu. Bet viņi tautieši, viņi ienīdami, viņam bez muguras nosūtīja vēstnešus, lika pateikt, mēs gribam, ka šis pār mums valda. Negribam. Bet viņš pārnāca, kad bija valdību saņēmis un lika atsaukt kalpus, kuriem viņš bija iedevis naudu, lai pārliecinātos, ko katrs ar to ir darījis. Tad ieradās pirmais un sacīja, kungs, tava mina piepelnīja 10 minas. Un tad viņš tam teica, labi, tu godīgais kalps, tāpēc, ka tu mazā lietā esi bijis uzticams, es tev dodu varu pār 10 pilsētām. Pēc tam nāca otrs un sacīja, tava mina, kungs, piepelnījusi 5 minas. Arī šim viņš sacīja, arī tevis iecelšu pār 5 pilsētām. Pēc tam trešais nāca un sacīja, kungs, šeit tava mina, es tev biju noglabājis sviedrautā, jo es baidījos no tevis, tāpēc, ka tu esi bārgs cilvēks un ņem, ko tu neesi nolīdz, kā arī pļauj, ko neesi sējis. Tad viņš sacīja, no tavas mutes es tevi tiesāšu, tu neprietnais kalps, ja tu zināji, ka es esmu bārgs cilvēks, kas ņem, ko viņš nav līdzis, un pļauj, ko viņš nav sējis, kāpēc tad tu man naudu neesi nodevis naudas mījējiem, tad es pārnācis to ar augļiem būtu saņēmis atpakaļ.
Un uz klātesošiem viņš teica, atņemiet tam viņa minu un dodiet tam, kam ir 10 minas. Tad tie sacīja viņam, kungs, viņam jau ir 10 minas, bet viņš atbildēja, es jums saku, katram, kam ir dos, bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Bet tos manus ienaidniekus, kas negribēja, lai es pār tiem valdītu, atvediet šurp un nokaujiet manā priekšā. Labi, paldies. Tik tālu. Man ir iemesls, kāpēc jūs redzat, ka Lūkas ir drusku pārveidojis šo Mateja evaņģēlija tekstu, jo šeit viņš dod tādu ievadu, un viņš pasaka, kāpēc Jēzus to stāstīja, un proti 11. pantā ir cilvēki iedegušies un domāja, ka tagad Dieva atklās un Dieva valstība, Dievs visu tagad savedīs kārtībā un ka parādīsies tūlīt no debesīm šis dievišķais spēks. Un tad viņš stāsta šo līdzību, un tas dod tai līdzībai tādu iemeslu, kas ir, paklausies, nekas tās nenotiks, sāc strādāt. Tā ir tas jācīm redzot, kā Lūkas to līdzību dzirdēja. Bet man ir vēl viens iemesls, kāpēc es gribēju tieši norādīt uz šo līdzību. Un, ja jūs atstājat pirkstu tur iekšā tajā 88. lapspusē, tad iesim atpakaļ pie Mateja evaņģēlija 25. Un šeit, protams, tā interese ir ne tik daudz ap tiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši šos, teikts, minas vai naudas talantu vai naudu, kaut kādu iespēju darboties, un Lūkam ir 10 un 5 un 1, Matejam ir 5, 2 un 1, bet tas jau neko neizšķir. Šeit ir, viss tā uzmanība ir tieši tam cilvēkam, kam bija 1. Tie pārējie, kas ir darbojušies atbildīgi un rīkojušies radoši un priecīgi, tie vairs nav tik interesanti, bet tas viens, kas ir interesants, ir šis cilvēks, kas neko neizdarīja. Viņš ņēma 24. pantā. Atnāca tas, kas bija dabūjis 1 talantu un sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauji, kur neesi sējis, salas, kur neesi kaisījis, es baidījos un aizgāju un apraku tavu talentu zemē. Ņem savu mantu. Un, kā es saku, šeit tā uzmanība ir tieši uz to vienu, kas ir rīkojies tā. Un tas jautājums ir, vai šeit tajā līdzībā ir paskaidrums, kāpēc viņš tā uzvedās? Un atbildi, protams, ka ir. Un te ir tas, ka šajā līdzībā ir tik, priekš manis vienmēr bijis tik ļoti uzrunājoši un ierosinoši un pamācoši. Un proti, kas ir tas iemesls? Kas ir tas iemesls, kāpēc tas viens neko ar savu 1 talantu nedarīja? Piemēram, iemesls varētu būt, viņš jutās, ka viņam tikai 1 gabaliņš, ko te es mazumiņš var darīt, ko es mazais latvietīts, viss bagāti amerikāņi un vācieši, ko te es varu, es neko nevaru. Bet tas nav tas. Tas nav tas, ka viņam ir tikai 1 talants. Viņš nežēlojās, kāpēc tu man iedev tikai 1 talantu. Tā nebija viņa iebildums. Kas bija viņa iebildums? Es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Un kas tas ir? No? Noglabāju tavu mantu, lai varētu atdot atpakaļ. No kā? No tā kunga, bailes no kunga, lai varētu to mantu atdot viņam atpakaļ. Neskart. Jā, kā dabūja tā. Kā dabūja tā atdeva. Jā. Pa briesmoni viņš viņu uztaisīs. Un kāpēc, tas ir pareizi, un kāpēc tas, ka viņš
Es nezinu, vai jūs taisīt, varbūt, ka viņš ir briesmās. Jā, viņa skatījumā gan jau. Ko? Viņa skatījumā gan jau. Viņa skatījumā absolūti. Jā, absolūti. Bet kāpēc tas viņu, viņa rīcība ir izveidota? Kāda ir sasaiste starp to, ka viņš domā, ka viņš ir bargs, jo ir bargs, un viņa rīcība? Kā šīs divas lietas ir savienotas? Jā. Viņš sabijies, kaut ko pazaudēt, tas, kas ir iedots. Ja viņam neveiksies, viņš pazaudēs to iedoto un tad... Dabūs štrāfu. Tagad labāk viņš atdod to, kas viņam ir. Neriskē. Neriskē. Jā, neriskē. Jā, es domāju, ka tas tā arī ir. Es domāju, ka tieši tas tā arī ir. Viņš nežēlojas par to, kas viņam tika iedots. Viņš arī nežēlojas, ka apstākļi ir smagi vai grūti. Viņam nav tas svarīgs. Viņam ir kaut kas pavisam cits. Viņam ir svarīgi, kā viņš redz savu īpašnieku. Un tāpēc šeit ir svarīgi, ka tas vārds ir vergs. Tas ir viņa īpašnieks. Jo viņam ir jāatskaitās. Un viņš negrib izgāzt podus. Viņš negrib riskēt, kā jūs teicāt. Viņš negrib kaut ko kļūdas pielaist. Viņš negrib dabūt štrāfu. Bet ja mēs skatāmies uz tiem otriem, tie dzīvo ar to pašu kungu. Jā, bet tie ir tādi radoši. Nē. Nu. Tas ir tas interesantais. Nevis viņi ir radoši, bet pirmam kārtam viņi vērtē to kungu citādi. Viņam nav bailes. Bailes nav, jā, protams, viņi droši. Droši. Viņam nav bailes no tā kunga, un tāpēc viņi var tā brīvi, radoši, netraucēt, riskēt, darboties, likt lietā, iet uz priekšu un tā tālāk. Un tas viens, kas tā negribēja, kas tā nevarēja, ir tieši precīzi raksturo, kā viņš redz savu kungu. Es tev pazīstu, bargs, tu dabū visu pavelt, ne tā kā man vergam jāstrādā. Tev viss nāk pa pliku vēl, tu dzīvo cepuru kuldams. Bez tam tu izmanto citus salas, kur tu neesi kaisījis. Un rezultāts 25. pantā es baidījos. Un tāpēc es, kā jūs teicāt, es nodrošinu, ka tu saņem atpakaļ to, ko tu man esi iedevis, lai es neesmu atbildīgs par neko. Tad jau sanāk, viņš vienkārši tiesā to kungu, tu esi tāds un šitāds. Es domāju, ka Gins saka, viņš nevis tiesā, bet viņš uzskat, tas ir kā viņš domā. Kā man tev kaut ko dot? Ja? Bet, nu, Man ar tevi problēmas, tu esi problēma cilvēks, un es tikai no tevs varu sagaidīt raizes un visādas pārmetumus. Neprognozējams kungs. Un visādi, ne tikai neprognozējams, liekuls, labumu meklētājs, pa vieglo visu dar, un tāpēc pie tāda kunga man nav ko riskēt. Nu, un ja mēs tā padomājam par šo līdzību, ko Jēzus tad mums šeit liek priekšā,
paskaties 13. pantā. Atcerieties, Lūkas ievadīja to ar jautājumu, vai debesu valstība tūlīt nāks. Matejs citādāk. Lucas 13. No, verse 13 on verse, chapter 25. Tāpēc esiet modrīgi, ja jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Un Jēzus stāsta šo līdzību Mateja evaņģēlijā, tajā sakarā, ka mums ir atbildība par šo mums uzticēto laiku. Mums ir jādarbojas, kā mēs varam par šajā uzticētā laikā. Jo neviens nezina, kad tas būs, kad cilvēka dēls nāks. Lūkas evaņģēlijā tas bija, jo viss bija gaidās, tūlīt būs, un Jēzus viņus atvēsina. Nekas nebūs, sācies strādāt. Bet šeit ir tāda neziņa par stundu, un tāpēc jautājums ir, ko darīt šajā neziņā. Un šajā neziņā ir tas interesantais šīs divas attieksmes. Un mums jāsaprot, ka tās divas attieksmes ir attieksmes, kā mēs skatāmies katrs uz dzīvi, uz Dievu. Un tur mēs tikai katrs pats varam ieskatīties sevi un teikt, kā es domāju, vai dzīve ir atvērta, radošu, pārpilna ar visādiem brīnumiem un iespējām, jeb dzīve patiesībā ir kūts ar lielu ožu, un kur mēs varam tikai baidīties. Un tas visu izšķirs, kā mēs redzam Dievu. Un tas ir ļoti nopietni. Es pieņemu, ka atcerieties, ka mūsu ieskats par Dievu jau nenāk no mums pašiem, kā pieaugušiem cilvēkiem. Mēs jau ar prātu varam visu, ko izdomāt. Tas jau mums ir iemācīts, ka mēs bijām maz bērni. Un man jāsaka, tas lielā mērā ir tas, kā pret mums attiecās mūsu vecāki. Un es to redzu ar bērniem, man jau, protams, ļoti viegli to saskatīt visur, bet, teiksim, bērniem zvannīkos ir tā kā uz dēlnes izlikts. Uz dēlnes izlikts. Tu esi sists, izvarots un turēts badā, un tu esi tā traumēts, ka pat tavu mēli sasiet. Tu nevar lasīt, tu nevar rēķināt, tu nevar neko riskēt, tu nevar aiziet no mājām, tu nespēji neko pats sākt, nav nekāda iniciatīva. Un viss šis ir tik uzkrītoši. Un ja mēs varētu tā parakņāties dziļāk viņu ieskatos, viņi jau domāt ne tikai, ka viņu situācija, viņi pat par saviem vecākiem vispār nedomāja. Viņi pat neatcerās, un viņiem neinteresē un nepatīk, viņi pat negrib domāt par to. Bet ja varētu tā ieskatīties viņas smadzenēs, prasīt, ko jūs domājat par Dievu, jeb ko jūs domājat par dzīvi, tad mēs redzētu visu šīs replikas. Briesmonis. Dzīve ir briesmīga. Viss ir sasiets. Es esmu pilnīgi sasiets. Un paskaties 28. pantā. Ņemiet viņu talentu un dodiet to tam, kam ir 10 talenti, jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, un no tā, kam nav, atņems to, kam tas ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Es vēlreiz atkārtoju. Šīs abas lietas, šie jaunieši tiešām domā, ka viņiem ir atņemts un kādam citam ir iedots. Viņi tieši tā domā, ka no viņiem ir atņemts un kādam citam ir iedots. Kādam kaut kas ir iedots. Un ir tādi
Tiem, kas nevar, viņiem ir tāds sajūta, ka kādam citam, kas var, ir kaut kas vairāk iedots. Bet tas nav tā. Nav nekas vairāk iedots. Tas ir tā situācija ir tāda, ka mūsu iztēle, mūsu iestāde šajā vidē, šajā kontekstā, šajā saturā. Un tas 3. pants, izmetiet galējā tumsībā un būs raudāšana, zobu trīcēšana, es vēlreiz atkārtoju. Tas nav kaut kas nākotnē, kaut kur pēc nāves, kaut kādā Ellas kambarī. Tas ir tieši tagad. Un es atkal, man ir viegli runāt, jo man jaunieši un bērni nav šeit. Viņi jau tagad ir sasieti. Rokas un kājas ir sasiets, un zobu trīcēšana ir burtiski pārdzīvojums. Jā, lai viņi gaida, pagaida. Es pasēžu un pagaida. Uz to nav jāgaida kaut kur. Tas ir tagad. Totāla frustrācija. Tāda, kā cilvēki sitās pret sienām un daudz sev un daudz citiem un tā tālāk. Par ko mēs runājam? Par to mēs runājam. Ka tas ir tas stāvoklis, tā ir tā situācija. Un šis mājiens, ka tas, ko es saku pareizi, ir šeit redzams, ja jūs aiziet tagad atpakaļ uz Lūkas evaņģēliju, uz to 19. nodaļu, un jūs redzēsiet šeit, Lūkas ieliek, paskaidro pavisam skaidri šo, ko es nu pat stāstīju. 22. pantā. No tavas mutes es tevi tiesāšu. Tā tiesa ir tas, ko viņš saka un runā un domā. Tā tiesa nav kaut kur debesīs vai pēc nāves vai kaut kur citur. Tā tiesa ir tas, ko viņš pats saka. Tas viņa tiesā. Viņa paša idejas, viņa paša iedomas, viņa paša ieskat, viņa attieksme pret Dievu. Tas ir, kas viņa notiesā. Tas ir, kas viņa iedzen strupceļā. Tas ir, kas rada zobu trīcēšanu un vaimanāšanu. Ne jau kaut kāda Dievs nāk ar sodu vai Ellas stāv priekšā. Tas ir, viņš pats sevi norakstījis. Un mēs varbūt, ka mums visiem ir, mēs esam labi latvieši, mums tā sirds sāpa to nabagu vienu talantu cilvēku. Vienu talantu cilvēku, nabagam ir tikai viens talants, un tad viņš vēl dabū pa kaklu. Bet jūs redzat, ka šeit nav runa, viņš arī nežēlojas par to, ka viņam ir tikai viens talants. Tas nav tas, ka viņš ir vientalants cilvēks. Tas, kas ir viņa attieksme pret Dievu, pret dzīvi, pret savu radītāju, pret dzīvi, pret stāvokli. Vai nav tā, ka, ja tev ir atņemts, tad tu esi viena talanta cilvēka? Nē. Tā nav gan? Nē, tas viens talants neskaitās. Šeit viņš varētu būt 100 talanti. Ja tu domā, ka tev... Es jau teicu... Ja viņam būtu 10 talanti, viņš būtu tāds pats. To pašdarīt. Un bez tam, mums taču ir bagāti cilvēki līdz ārprātam. Un jūs domājat, laimīgi, ja viņi ir kaut kā atbrīvot, ja ar savu naudu prot visu, ko darīt. Nē, viņi ir, kad tikai kāds neatņem, kāds man nešmauc, kāds aizmuguris man negriež pogas, vai es neesmu pārmaksājis veikalā. Jums vajag redzēt, es esmu piedzīvojis šos bagātos cilvēkus. Tas ir kaut kas neaprakstāms. Andelēties, tur nosist cenas un tā tālāk. Un mēs jau sakam, tā jau kā viņš tik pie savas naudas, ka viņš nosit cenu un tā tālāk. Bet tā ir patiesībā tāds bailes, vai tikai es netiek apšmaukts. Un tad iedomājieties cilvēku, kas ir brīvs, kas atdod, visu dod, kas neskatās, vai viņam paliks, vai viņam nepaliks, vai viņam pa maz, vai pa daudz. Es vēlreiz saku, tas ir tā kā dzelzs likums. Bagāti cilvēki nedod neko
trūcīgi cilvēki dod 100 reizes proporcionāli. Vairāk, jo viņam nekā nav, un viņi vēl dod. Tas ir viss izriet no attieksmes. Arūbā. Tāda nabadzīga, kā mēs vispār nevaram iedomāties. Es domāju, viņi bija nelaimīgi. Laimīgi cilvēki, ciedāja, dejoja, taisīja joks. Par reizēm pat strādāja. Bet es vienkārši atceros, tas izsūtīšanu savus vecvecākus. Redz, atņēmts, tas vārds atņēmts, tas uzsvars ir uz atņēmts. Tu skaļāk. Tāpēc, ka tas noteikti varbūt nesasaucās ar šito, nu tas ir kaut kas cits, bet kad es dzirdu šitos bet tev neizsūtīja. Atņemts. Tev neizsūtīja. Es jau nebiju dzimusi nemaz. Nu jā, nu tieši tā. Pa ko tu runā? Tev neizsūtīja. Tev neizsūtīja. Kā tam sakars ar jebko? Vai tavs vecāks izsūtīja vai ne? Vai man tēvu nošāva vai nenošāva? Ko tas ir saistīts? Stāvu. Es savā vecajā mājās, vecās ābeles. Jā, vecās ābeles, man vecāki tik izsūtīja. Nu, kas tas ir? Viena pati aizbrauku uz I don't know what he's doing. What is he doing there? Crying crocodile tears. Who is doing that? Amanda. No. Nē, viņa jau. Tas nav, it is not connected. Amanda neņems ļaunā. Viņa varbūt klusībā ņem ļaunā. bet nu, tieši tā, par ko mēs latvieši? Par ko mēs latvieši? Visu laiku kaut ko. No vītīgi. Nu ne visi, protams, un vispār visa dzīve balstās uz tiem, kas tā nedara. Tā balstās uz tiem, kam nav visu laiku vaimanas, visu laiku sūdzēšanās, visu laiku nav tas. Who does? Tā, skujnieks, viņš Ko? Skujnieks, viņš vienkārši, piemēram, izgājis izsūtījumu un vienalga, viņš tam pārkāps pāri, Bet es nezinu, nu tavu vecāku, tu viņus pazini, vai? Ja viņi nāca atpakaļ, un tad viņi... Viņi palika pilnīgi pliki uz ielas. Viņu vecvecākus izsūtīja, un viņi tika izmest no pedagoģiskā institūta un stāvēja uz ielas. Ap 20 gadus veci. Bez nekā. Un vēl ar bailēs domājot, ka viņi taču nekur nevar braukt atpakaļ uz laukiem, jo tur viņi ir, tur Krievi izvērt. Viņi vispār nezināja, un viņi ievietojās pie vienas kristīgas tantītes. Jā. Tā viņi uzsāka dzīvi Rīgā. Jā, bet ko es gribēju teikt? Man saruna ar cilvēkiem, kas tika izsūtīti, es būtu domājis, ka tur būtu dziļš sarūktinājums, naids, plosīšanās. Jūs zināt, jūs paši esat satikuši, bet tā ir, nav. Es tas gribēju teikt, ka es brīnos vai kaut kur intervijās vai televīzijās, kad tie cilvēki, viņi pietiekami paši tik ļoti bagāti, ka es pat, kad sākumā es ļoti brīnījos, es neredzu naidu viņu. Jā. Naida nav. Izlasiet Knuts Skujnieka dzeju, ko viņš rakstīja Lēģerī. Nu, milzīgi skaisti. Forši dzeju, brīnišķīgi. Man vajadzēja paņemt līdzi, es būtu iedomāju. Ko? Jā. Tie dzīvoja visi ir vāci, un daudz viņam ir vācis tūkot. Jā? Tā Laumas Vidriņa tūko viņu. Un labi tūkot. Jā, viņš varētu būt diezgan vienkārši tūkošanai. Viņš nav tāds, viņam nav tāds vārdspēles kā Imantam Ziedonim un tā. Un es tā domāju, tā ir tā attieksme. Labi, bet pieņemsim, ka mēs esam tā, ka tas vientalantnieks un rūkt bez galu un nelaimīgi, un viss ir vien bēda ielēja. Tad
Kas tad tas ir? 13. pantā esiet modrīgi. Respektīvi, mums ir aicinājums sevi virzīt pretīm kaut kam pavisam citam. Tas ir, ka šeit notiek lielas lietas, un mums ir jāpiedzīvo šo dziedināšanu sevī. Un par to jau ir runa. Par ko ir runa? Par to nepieciešamo attieksmi maiņu. Attieksmi maiņu, ne kaut kāds reliģisks, bet attieksmi maiņu. Un es nezinu, kā tas notiek, tas ir mums katram jāpiedzīvo atsevišķi, bet apzināties, ka mēs vai nu esam tajā pasaulē, kur šis radošais, atbrīvotais, labsirdīgais, devīgā attieksme ir vietā, ja mēs esam tur, kur mēs esam sasieti rokām un kājām un varam tikai dzīvot savā cietumā. Tā kā un šī attieksme maiņa ir tā, pie kuras mums jāpiestrādā. Mums tā neliekās. And it is called transformation. Jā. Un tam jānotiek ir kā mēs domājam. Es jau stāstīju to anekdotu par viesnīcā, kur viena bagāta sieviete nāca žēlojās viesnīcā. Kā viņi sauc to? Es liekošu viņu citu vārdu, tas nebija tas vārds, bet žēlojās, ka viņi vienkārši vairs nevar ciest, ka viņa stāvā ir telpa, kur ir klavieris, un tur kāds idiots dienām un naktīm bungā un sit un spēlē. Viņi vairs to, viņi šeit ir samaksājis dārgā viesnīcā, galvenā viesnīcā. Un kas tā ir par lietu, ka tur viņai jāklausās, kur kāds tur sit klavieris. Un viņai tajā informācijas, kur menedžers paskaidrot, kas par lietu. Viņš saka, bet jūs saprostiet, tas ir Rubinsteins, kas tur... Rubinstein? Ak, Lai spēlē, cik... Es domāju, tā ir dzīve. Mēs visi esam to piedzīvojuši, kā man pašam tā ir bijis. Ne par Rubinsteinu. Jums nav tā bijis kaut kas. Kas tur? Kas tur? Skola, kurā es atrodos. Tas ir reti mirkļi. Kas tur? Es vienreiz atceros ar zīmējumu. Es biju vidusskolā. Augstprātīgs. Un pie sienas ir zīmējums. Un es tur zākas, smējos, ko mēs gan esam zem krituši šajā prestīžajā vidusskolā, kur tā mēslu pie sienām. Un līdz tam brīdim, kamēr kāds paskaidroja skolas direktors, esam to no savu pūru. Mums rāda savu talantu. Kas tie bija? Modēmanē vai kas tie Ko? bija? Kas tie bija tādi? Skolas direktors. Ne, zīmēja, viņa bija tāda... Viņa, es domāju, ka Monē, es te... Nē, ko Monē, man skolas direktors. Jūs domājat, ka es turpināju savu tirādu? Viss apstājās. Kas tev nepatīk tajā zīmējumā?
Ko? Kas tev nepatika tiem zīmējumiem? Ne, man viņi likās primitīvi. Viņa vēl ar vienu, es domāju, ka viņa ir primitīva. Bet, direktors. Ko te es zinu? Bargais kungs. Jā. Mūsu attieksme ir tā, kas izmaina visu. Un jums varbūt ir piemēri kādam par attieksmi, kas izmaina stāvokli. Bet ja nē, tad izlasīsim otru. Un tas ir vispirms Lūkas evaņģēlija 14. Un tas ir sākot no 15. pantā, tad 82. lapspusē. No 15. panta. 82. lapspusē. Kurš lasītu? No 15. panta. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet viņš sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mīlestību un bija ielūdz daudz viesu. No 14. nodaļa no 15. panta. Tev taisnība pareizi, man te daži vēl nav. Tātad no 15 līdz 24, jā. Piedam vēlreiz. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet viņš sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mīlestību un bija ielūdz daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap mīlestību stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem, nāciet, jo tas jau sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāk aizbildināties. Pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis, un man jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu 5 jūgus vēršu pircis un eju tos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Trešais teica, es sieva esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atsacīja savam kungam, tad nam tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam. Izej steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kropļus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja, kungs ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad tas kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļa un sēkmalēm un spied visus nākt iekšā, lai mans nams būtu pilns, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestību. Līdz 24. jā? Jā, līdz 24. jā. Ievērosim šeit, ka, protams, mēs saprotam, mēs varam iedomāties to situāciju, kurā Jēzus runā. Viņš runā ar saviem brāļiem, māsām, savu tautu, un, protams, viņi ļoti labi sapratīs, ka tie viņi tie aicinātie, un viņi neatsaucās, un tad ir aicinājums iet dabūt nabagus, kropļus, aklus un tizlus, un no sētmalēm, un no nezinu kurien, lai nāktu uz to mīlestību. Un mēs, kas neesam ebreji, esam tur nesevišķi glaimojoši, aprakstīt, kā nabaga kropļi, aklu un tizlu, un mētājās pa sētmalēm, un tā tālāk. Tā kā tas būtu tas sākotnējais, kā šī līdzība tika dzirdēta. Bet es gribētu, ka jūs paskaties uz tām beigām, 24. pants, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestību. Bet Lūkam bija priekšā Mateja teksts. Un interesanti, viņš kaut ko izlaidis, ko viņš vai nav sapratis, vai neuzskatīja par svarīgu. Un, protams, paldies, Roland. Protams, viņam, Matejam bija kaut kas ļoti interesants, un tas ir, kas man ir šeit ļoti interesanti.
ir Mateja 22, 1 līdz 14, kur ir šī pat līdzība vēlreiz, bet Mateja versijā. Tātad Lūkas jau zināja Mateja versiju, bet viņš to kaut ko izlaida. Nu, viņš varbūt izlaida to, ko jūs izlaist, ja jums būtu Ko? Man ir izplēst. Tam pilnīgi nav paticis kaut kas tam iepriekšam lasīt. Iedodot Bībeli. Reku ir 26. Varbūt izskatās. 22. nav. Paņem citu. Nu, viņas... Nē, viss kārtībā. Ko? Vecums nav brālis. Cik nodaļ tā ir? Man saka, ka vecums nesot brālis, bet tas ko tas nozīmē, es nesaprotīšu. Labi, 22. 1 līdz 14. Paldies, Jāni. Kurš vēl varētu izlasīt, jā, šo no 1 līdz 14. Matei. Un Jēzus sāka atkal uz tiem runāt līdzībās un sacīt: Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Un viņš izsūtīja savus kalpus aicināt viesus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem: Sakait aicinātiem, redzi, mans mielas sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti. Un viss sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits savās darīšanās. Bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Kad ķēniņš palika dusmīgs, viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šos slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: Kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrastami, jaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesu aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam: Draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā manis. Un tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem: Sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Paldies, jā. Tā, šeit ir tā līdzība, ar ko tas viss sākās, un ja mums būtu labpatīk, mēs jau varētu salīdzināt, kā Lūkas ir to pārveidojis un kāpēc viņš to ir darījis. Viņš vienkārši izmet ārā visādas detaļas, piemēram, kur 4. pantā kungs saka: Mans mielas sataisīs, man vērš un barot, lopu nokaut un viss sagatavots, nāciet kāzās. Otrs ir, protams, atceraties, kāzas vienmēr ir bijuši tās simbols, kas simbolizē Dieva prieku, Dieva laimi, uz kur Dievs aicina mūs visus. Šis mielas ir tas laimes rādītājs, ka tās ir tā kā tāds mielas, tas ir tā kā kāzu prieks. Dievs ir salauzāts ar savu tautu, un mēs visi varam priecāties, un tāpēc šis senais simbols atkārtojas atkal Bībelē, vecā derībā neskaitāms reizes, un tāpat arī jaunā derībā, un Jēzus lietoja to savās līdzībās. Tā kā mēs saprotam, ka šī sajūta, ka ir jautājums par to, vai mēs gribam ieiet tajā priekā, un tāpēc ir tāds šoks, ka cilvēki negrib iet tajā priekā. Piektā neievēroja, negāja, cits gājas tīrumā, cits savās darīšanās, citi pat ņem to prieka vēstneši pie rīkles un viņu nogalināja 6. pantā. Un mēs šeit arī redzam kā replika pa Jēzu, kā viņš nāk ar šo aicinājumu uz kāzām. Nevienam tas neinteresē. Vairāk interesē tīrumu un savas darīšanas.
Un te tāds ironisks šoks, kā tas ir, ka tie, kas ir tam gatavojušies, it kā gribējuši nākt uz kāzām, respektīvi jūdu tauta, kas ir tos garos gadsimtus, to vien kultivējuši, ka viņi labāk saprot un var uz Dieva aicinājumu reaģēt. Un tad, kad atnāk Jēzus un saka, tas viss ir dēļ kāzām, viņi nav ieinteresēti. Viņiem neinteresē ne kāzas, ne prieks, ne tas, ko Dievs dod. Starp citu, tas tā interesanti, ka mēs jau šodien tāpat, mums viss, kas cits liekas daudz interesantāks un uzrunājošāks un pievilcīgāks nekā kaut kāds aicinājums, ko Dievs mums var dot. Bet es negribu ar to, un arī šīs līdzības uzdevums nav moralizēt. Vēl, ko es gribētu norādīt, ir 10. pantā, kas ir tāds īpašs akcents Matejam. Kalpi izgāja uz lielceļiem un atved kāds vien atrastam ļaunus un labus. Un tā bija tā Jēzus jaunā zīme, ka nevis viss šis aicinājums un viss šī mīlestība būšana ir balstīta uz kaut kādu morālu pareizību, vai uz īstiem cilvēkiem, vai uz to, ka tu tic vai netic. Šeit vienkārši, vai tu gribi prieku, ja tu gribi muļāties pats savā citā sulā. Un viņam, jūs redzat, viņš pilnīgi iznīcina to morālo dimensiju. Uz mīlestību nav aicināt tikai labie. Tas nav domāts ticīgajiem. Tas ir domāts tiem, kas grib būt laimīgi. Labie un ļaunie. Atcerieties, Matejs ir tas, kas saka 6. nodaļā, esiet pilnīgi, kā jūs devis tēvs ir pilnīgs, kas sūta savu sauli labiem un ļauniem, savu lietu taisniem un netaisniem. Un tā ir tāpat replika šeit arī, ko Matejs akcentē, ko starp citu Lūkas izlaiž. Labiem un ļauniem. Un ir ļoti labi dzirdēt, ka šis morālais akcents nepastāv. Mēs visu laiku kaut kā akcentējam to morālo, bet tas nav ne Jēzum, ne arī evaņģēlijos, ne arī šeit ir runa par to, vai tu gribi būt laimīgs. Bet, protams, tas lielākais ir tas, ko Lūkas ir izmetis ārā pavisam. Un ko viņš ir izmetis ārā pavisam? No 11. panta. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbēm, bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas, izmetiet to galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Jo daudz ir aicināti un maz izredzēti. Un Lūkas to likvidē. Viņam tas nav. Un tas jautājums ir, mēs varam arī minēt, kāpēc viņš tā dara un tā, bet priekš manis tieši Mateja evaņģēlija versija ir tā, kas ir visinteresantākā. Un taisn atšifrēt, kas tad ir šis cilvēks ar tām drēbēm. Jūs jau būsiet no manis to dzirdējuši agrāk, tā kā es jūs ar neko nepārsteigšu. Bet kas šeit ir? Kas tad ir tas šis gadījums ar tām drēbēm? Tāds mazs atgādinājums, ka ir tāda replika, kā vēl šodien, starp citu, bet arī agrāk, kad tika aicināt uz kāzām, tas nav tā, ka mēs katrs stāvam pie spoguļa un štātējamies un velkam šlips un krekls un kleitis un vispār jau. Tur cilvēki, viņiem nebija skaps pilns ar drēbēm un bieži vien bija viens tērps, un lai būtu šis svētku tērps, to viesmīls izdala visiem. Un tāpēc
13. pantā, piedošana, ne, 11. pantā, ka ķēniņš aplūko un ka tur kāds nav ģērbies. Viņš nav uzvilcis šo tērpu. Atkal man jāsaka, pirms es jums atgādinu savu to, ko es pieņemu, jūs jau no manis esat dzirdējuši un zinat, ka arī šis tiek ļoti moralizēts. Kas ir tas tērps? Un es esmu pats kā puika, es atceros, esmu dzirdējis neskaitams sprediķus, un tas jau no laika gali ir iegājies, ka šis tērps ir atkal tas morālais, tā pareizība, tā šķīstība, tu apvelc pāri, Kristus žēlastības tērpu, un tu esi tīrs, un tu vari tāpēc būt tais kāzās arī ar savām netīrām drēbēm, un tavu grēki ir pārklāt, un blā, blā, blā. Nu, tas tāds nonsens. Ko? Nu jā, bet tik cik tas attiecās uz mīlestību. Viņus nepārklāja, viņi tiek piedodis. Nu jā, bet redz, bet arī pat neejot tik dziļā teoloģijā, tas vienādi un otrādi garām. Jo šeit ir pavisam kaut kas cits. Un tas jautājums ir, kāpēc viņš nav uzvilcis to tērpu? Bet te varēja viņš uzrakstīt, iedot to tērpu. Ko? Lai būtu tā pilnīgi skaidrs, bez tevis arī. Latvijas valsts prezidents neiet apkārt un neskatās, kāpēc kādam ir nopacēts kurps vai nav nopacēts kurps. Viņš to var konstatēt, bet viņam jau nav uzdevums tur gādāt, ka kāds tur visiem paplicē kurps. Viņam neinteresē tas. Viņš saka, viss jau bija sakārtots, lai tu uzvilki tērpu. Kāpēc tu neesi uzvilcis tērpu? Kāpēc tu neesi uzvilcis tērpu? Kā tas var būt? Kas tev vainas? Un kas ir interesanti, kā tu esi ienācis šeit bez kājas drēbēm? Ievēroja 12. pantu. Viņš ir mēms. Mēms. Viņš palika. Ko? Viņš palika kā mēms. Te rakstīts. Nu jā, tas izteiciens latviešu valodā. Tāda metafora. Nu, viņš nevarēja parunāt. Jā, šokā, jā? Viņš bija šokā, vai viņš bija mēms? Tu domā, vai dzimis mēms? Nē, viņš palika mēms. Tieši tā, kā latviešu valodā tas nozīmē, viņš ir bez vārdu. Palika bez vārdiem. Nezināja, ko teikt. Ko? Pareizi būtu teikt kļuvmēms. Jā, kļuvmēms, jā. Tādā ziņā. Šī ir vecmodīga valoda. Viņš ir mēms. Kāpēc viņš ir mēms? Viņš ir nobijies. Jā, viņš ir nobijies. No kā viņš ir nobijies? No! Nē, no ķēniņa, protams. Jo jautājums ir, jūs jau sapratīsiet, ka viņš saņēma aicinājumu uz kāzām pie ķēniņa, kas gāja viņam galvā. Ķēniņš ar mani grib runāt. Tas ir tā kā, ja es esmu skolā un skolas direktors, grib ar tevi runāt. Skolas direktors grib ar maniem runāt tikai vienu iemeslu dēļ. Es esmu atkal izgāzis podu. Ja ķēniņš grib ar viņu runāt, jeb headmaster, tad ziepes ir liels. Un šeit ir pats galvenais. Ķēniņš grib runāt, neviens ķēniņš taču nerunā ar kaut kādiem čik. Viņš ņem, ja ir nopietna lieta. Un ja viņš tiek aicināts pie ķēniņa, viņam ir tikai viena iespējams izskaidrojums šim aicinājumam. Es esmu beigts. Man gals ir klāt. Un tāpēc viņš aiziet uz namu, viņš tiek aicināts, viņš, protams, viņam vispār nevar ienākt prātā, ka viņš ir kā viesis aicināts uz kāzām pie ķēniņa, bet, ja viņš aicinās pie ķēniņa, tad tas nozīmē, ka galva ripos tūlīt. Un tāpēc,
ka viņš tur ir tagad ķēniņš tiešām pienāk un saka, kur tev kāzas drēbes, viņš ir mēms nevis aiz bailēm, viņš ir mēms aiz neizprašanas. Viņš nevar fiksēt, kāpēc ķēniņš man prasīja par kāzas drēbēm. Uz kādu pamatu? Kā tas uz mani attiecās? Es esmu atnācis, lai dabūtu pa galvu, pa štrāfu, pa pakaus. Labākā gadījumā, sliktā gadījumā, lai man nocelt nost man galvu. Kāpēc ķēniņš man prasīt par kāztēru? Pirms man noslaktē. Vai galvu ripos, ko? Un tur jau no lielceļa visu saicināja. Viņš varbūt domāja, tagad visus grāb ciet, tagad nezinu, ko visiem darīs. Visiem būs vāks. Viņš varbūt aizmiets atciets. Un tāpēc viņš ir mēms. Viņš nevar saprast, par ko viņš runā, ko viņš saka. Kas tas par jautājumu? Es esmu nācis, lai man mocīt, un viņš man jautā, kāpēc man nav kāzas drēbes. Viņš tiek uzrunāts, un viņš nevar atbildēt. Un šeit ir kaut kas vēl ļoti nopietns, es domāju, mūsu ticībai. Es domāju, es jums neprasu, lai jūs man, vai visiem mums tā pasakiet, jūs varat pateikt, bet es domāju, ka dziļi mēs domājam, ka patiesībā Dievs mūs sodīs. Vienalga. Mēs visi zinām, mēs esam kaut kādas draņķības izstrādājuši, vienalga. Atvainojiet, jūs visi esat tādi gaiši cilvēki spīdošiem acīm, bet tomēr, vai nav tā? Es zinu par sevi, ja runi par sodu un par aicinājumu uz kāzām, tad jāsāk cirst notas man rokas, pirksts un tā lēnām man pakārt, lai tas sods būtu pamatīgs. Sadalīt pa gabaliņiem un tad beidzot galvu. Un es domāju, vai mēs visi beigās arī tā nedomājam, ka par nāvi un ka mēs esam tādi diezgan nedroši. Labi, jā, mēs jau runājam par žēlastību un Jēzus pestītājs un tā viss ir jau labi, bet paklau. Lieta ir lieta. Un tas iet daudz dziļāk un tālāk. Kaut kas neaptverams. Jā, žēlastība tas tā īsti nedarbojas, bet to, ko mēs zinām, kur mums vajadzētu dot īsti pa galvu, to mēs saprotam un to mēs arī gaidām. Un mēs nevaram iedomāties, ka lieta ir pilnīgi citādāk, ka tas aicinājums ir nevis uz tiesu, uz notiesāšanu, uz sodu, uz elvi, bet ir uz mīlestību. Mēs jau esam tie cilvēki bez tām drēbēm, ja? Visi. Mēs būtu tā dziļi. Nē, tās drēbes ir mūsu paša lēmums. Vai mēs pieņemam, ka esam aicināti uz kāzām, mēs domājam, mēs esam aicināti uz kaut kādu tiesu. Kā mēs tagad nospriedām, sūdi būs tāpat? Ja tā dziļi, godīgi. Jā, bet tu man pārproti, ja tas Nē, es nepārproti, es arī ironizēju. Tu ironizēji, jo es nesaku, ka sūdi būs, es saku, ka tā mēs domājam. Tā ir mūsu dziļākā pārliecība. Mūsu dziļākā pārliecība, varbūt, ka es jums pierakstu kaut ko, kas nav, mūsu dziļākā pārliecība nav, būs baigi labi un Dievs ir foršs. Mēs sakam, tur vēl kaut kāda norēķina būs un grāmata tiks atvērta un viss tur tiks uzskaitīts. Jā, Dante ir uzrakstīts. Mēs visi to zinām. Un Tibetis mirušo grāmatu, kā mums vēl jāceļo ir un visiem Bordo līmeņiem un viegli nebūs.
Vai ne? Jā. Un šī līdzība stāsta kaut ko pretēji. Bet, tomēr kaut kā mazliet... Viņi stāsta tā, kā mēs domājam, tā arī būs. Un 13. pants. Kājas sasiest, rokas sasiets, raudāšana, zobu trīcēšana. Un es pieņemu, ka par to jau ir un tagad. Katrs saņem to pēc savas pārliecības un domāšanas. Mēs jau tagad esam sasieti. Tagad jau tās rokas ir sasietas. Tagad jau jātrīdz un jādreb. Ne jau, ko mēs pat turien neko nezinām. Krišnisti tad dara vislabāk. Viņi tur lēkā, Kur? lai, ja gadienā, zini, kāpēc krišnisti lēkā? Un dzieš, Hāri Krišnā, Hāri, Nē, viņi saka Hāri. Un viņi priecājās, jā, noved sevi tāda ekstatiskā stāvoklī, tāpēc viņi nekad nezina, kad tas nāves brīdis iestāsies, bet lai vienmēr būtu šādā stāvoklī, prieka, lai kļūtu tajā galokā. Tā es sapratu visu to būtību. Un tāpēc ir jāpriecājas visu laiku. Vai ja naktī? Nav. Kad guļ? Jā, bet man nav tik daudz. Es domāju, tas uzdevums jau nav tik daudz priecāties. Tas uzdevums ir mūsu dziļākā pārliecība. Tīpiski pārliecība ir kā būtu. Confidence. No. Conviction. Very good, very good. So it matters. The deepest conviction matters. Tas ir, kas ir, pa ko ir runa. Un es vēlreiz, tāpat kā tā iepriekšā līdzībā, es uzskatu, ka mums ir tāpēc nepieciešama šī dziļā dziedināšana no iekšpus, no pašiem pamatiem, no tām vietām, kur viss mūs bailes un nedrošība ir. Man bija sapnis, es jau jums esmu stāstījis, tas tagad ir kādu laiku atpakaļ, 20 gadu atpakaļ. Bet es vienmēr esmu to atcerējies. Es dzirdēju, ka kāds milzīgi raud. Izklausīt, kā kāds bērns raud. Un tas ir kaut kā pagrabā. Tur es sāku kāpt pa kāpnēm lejā pagrabā, bet tas ir viņš vēl dziļāk un vēl dziļāk kā pagrabs. Un tur ir kaut tāda šahta. Man jāiet pa kāpnēm dziļi, un es vēl dzirdu, ka baigi raud, un tiešām es nonāku pie apakša, un es redzu, tur viens mazs puika ir stūrī sakamps šitā te un vaimanā. Un tas sapnis man pavērās, es ar to pamodos, ka es zināju, tas esmu es. Tas esmu es. Un es sapratu, cik dziļi ir ierakstīts šis kaut kāda mūsu raudāšana un sāpe un vaimanas. Ka tur kaut kur jānokāp, lai mēs satiktu sevi šādā. Un es domāju, ka tur sākās tā veseļošanās, tā izveseļošanās tajā līmenī. Un tāpēc, un tas nav tā māģiski izdarāms, tas ir tāds pastāvīgs darbs, kur mēs atlobam pa kārtām. Tas viss, ar ko mēs esam aizseguši un pārklājuši un sevi tā nodrošinājuši un padarījuši sevi par tādiem virspusējiem cilvēkiem, kas viss ir ok, bet patiesībā aiz viss tā nav ok. Un tas attiecas visiem, tā nav tikai mūsu latviešu vai kaut kā, bet tas ir katram cilvēkam. Un tāpēc šis cilvēks bez tām drēbēm ir cilvēks, kas nevar priekš sevis iedomāties Dieva
laipnību, Dieva labvēlību, Dieva prieku, Dieva gādību. Tā man liekas. Šīs divas līdzības ir viena starp manām mīļākām. Tas man vislabāk patīk. No visām līdzībām. Kā jums šķiet? Visnozīmīgāks, teiksim tā. Īpaši šī te, kas ir no Mateja evaņģēlija par to kāzas tēvu. Ja man tā liekas tik precīzi raksturo mūsu šoku un neizpratni, ka mēs esam kaut kur milzīgi labā vietā un domājam kaut ko citu un pārsteigt. Kāds saka, tu esi aicināts, ja tu esi kaut kur ir ļoti labi un mēs visu laiku redzam kaut ko slikti. Mēs iztēlojamies kaut ko citādāk un uzvedamies, it kā būtu citādāk. Un galvenais, ap šīs līdzības ir ļoti kategorisks par to, ka tā kā mēs domājam, tā tas būs. Kā mēs domājam, tā tas būs. Varbūt viens no autoriem, kas man ļoti patīk, ir Fox, Emmett Fox. Un viņam ir visu laiku tikai viens uzsvars. Viņš visu laiku arī tā ļoti interesanti, viņš arī ar tādu labu humoru un ar tādu graciju aprāti, kā mūsu domāšana nosaka mūsu visu attieksmi. Un, kā es saku domāšana, protams, es nezinu tikai prāts, bet es domāju viss mūsu attieksmi. Un tāpēc jau dievkalpojumu un mūsu tādu kopā nākšanu tā tālāk ir tieši tas, kā mēs cenšamies to atveseļošanās un ārstēšanu izdarīt. Drīz vien jautājumu, man tāds reikalisks jautājums. Kurienes mums vispār nāk tā pārliecība, ka pasaule nav droša vieta? Īpaši, kāpēc man tas jautājums radās, un pāris dienas atpakaļ jaunākiem bērnam klinikās novīja sāģigraidas lietas. Viņš saka, tu nesatraucies. Un es viņam tā arī saku, viņš cilvēks raudas. Viņš saka, ka pasaule ir droša lieta, tu nesatraucies, viss būs labi. Un tad, kad es viņam to pateicu, viņš sāka tik gauži raudāt, un es sāku domāt, no kurienes viņam tā pārliecība tāda, ka tā pasaule nav droša lieta. Tur viņš ir visapkārt. Televīzija. Visur, ko jūs runājat? Visur mēdījos tiek parādīts, ka pasaulē ir šausmas un bērni to uztver vēl jūtīgāk nekā pieauguši. Tas nozīmē, ka viņi nejūtās kā kaut kas ārpus pasaules vai kaut kas pasaļās, bet viņi saista sevi ar to, ko viņi dzirdēja sapratā. Tas vienkārši psiholoģiski raksturīgi. Tīpaši pusauģu gados un pirmstādā. Take care. See you. Thanks. Jā, bet vai nav dīvaini, jums neliekas? Man liekas, ka tāds mini ārprāts, ka skatās filmas un televīziju un vispārējo, ka kāds jūs skaitīs, cik daudz cilvēku tiek vienā raidstacijā katru dienu noslaktēti. Ka nav sižeti, kur nav šaušana. Nav savāda pasaule, ko mēs esam radījuši. Tā ir mākslīga pasaule, tā ir mūsu iedoma pasaule.
Bet, tavs jautājums vēl ar vien paliek arī, kāpēc cilvēki to grib? Kāpēc tas ir tik masīvā veidā uzlikts kā zīmols visam, ka viss ir nedrošs un ka visur ir slepkavs un vīrus. Jā, un arī pederasti un bērnu mocītāji un vispārējais. Tie ir milzīgi izņēmumi. Ja nebūtu televīzija, es atceros, ka es dzīvoju savu jaunību pavadīju Anglijā, un tur nebija televīzija, protams. Es atceros, ka es pirmoreiz redzēju televīziju tur tajā mazā sāģā. Dzīve bija diezgan vienmuļa. Un retu reizi, teiksim, reiz pa 6 mēnešiem vai pa gadu, notika kaut kas šo miermīlību padzen. Bet tas tikai uz mirkli. Tur kāds noslīkst. Es domāju, atbrauc kāds teātris, viesizrādē. Es domāju, ka... Vai pilnīgi pareizi, Bāna, vai atbrauc cirkus? Es arī laukos uzsauku, mums bija tas brauks teātri, Rīgas teātri, tad braukāju uz lauku kultūras namiem. Tas te bērnam bija interesanti, ka cirks atbrauc. Pieaugušam interesanti, ka kaut kas ir noticis. Redz, kā viņam gāja tur. Tas ir kā mans viens no teologiem stāstīja par savu bērnību, ka viņš dzīvoja kaut kur prērijās. Viņi ir dzīvojuši uz fermu un tad braukuši uz cirku, uz lielo pilsētu, uz cirku, tur kaimiņu pilsētā. Un viņi iebrauc un redz milzīgi liels afišs ar klauniem, ar akrobātiem, ar lauvām un viņš atceras, ka viņi prasīja tur vienam, vai šis ir cirkus? Viņš saka, jā. Viņi prasījuši, kam jāmaksā. Viņš teica, man jāmaksā. Viņi samaksājuši viņam visu to naudu, kas ir priekš cirku, un tad viņi tā iet, skatās tās afišas, un brauc mājā laimīgi. Ka ir piedzīvojuši cirku. Un tikai... Nē, un stipri vēlāk tikai atšoknījās, ka viņi cirku nav redzējuši. Tikai afiši. Bet viņiem tās afiši bija tik lielas, un ka viņi domājuši, tas ir tas cirks, jā. Tas, tā kā... Bet, jā, par mūsu miermīlīgo pasauli. Kur daudz nekas nenotiek. Es tagad negribu pavisam nejaukt neko. Es pavisam jau vairs nepārdzīvoju it neko. Bet piemēram, manās stundās viņi vēl kaut kā sēž, bet tur pat latviešu valodas skolotāji teica. Un tur tie lielie notikumi bija cirks un reiz pa 10 gadiem kāds noslīkst un tā, bet mēs nekad neiedomājamies. Bet cilvēki bija labestīgāk. Un jā, bet nebija bailes, mēs nekad neiedomājamies, ka kāds šauj. Anglijas policija staigāja bez ieročiem. Bet mums tagad ir mobīli, kas visu... Kontrolējam. Kas visu... Es jau paši nedomāju, ka pasauli droši. Bet tu domā, ka pasauli droši? Es domāju, ka tā ir tāda fundamentāla vienkārši. Bet tu jau nevar iedot to bērnam, ka pasauli droši, bet zini, ka tā ir nedroši. Tad nāk tā fundamentālā ticība tam, ka tā pasauli nav droši. Mans skolotājs Eriks Eriksons, kas ir uzrakstījis grāmatas par šo lietu. Viņš ir tas, kas ielicis pamats šitam visam. Uzrāda, viņam ir apraksts par pirmajiem mēnešiem līdz 6 mēnešiem. Viņš parāda par mēnešiem, kam jānotiek bērnu dzīvē, lai viņš tapt par drošu,
radošu, pārliecinātu, laimīgu cilvēku. Un tā nelaime, tā traģika ir tāda, ja kāda no šiem soļiem nenotiek, tad to vairs nevar atgūt. Tad tā ir tā sliktā ziņa. Nevar tā, piemēram, ka kaut kur ir iztrūkts viens solis, viens no šiem soļiem, kuram mums visiem jābūt, un tu vairs nevar atgūt. Es to redzu ar mūsu bērniem. Piemēram, kas tur ir pa soļiem? Piemēram. Soļiem ir tieši par to, ko mēs runājam, ir vispirms absolūtā drošība, ka tu esi turēts un sargāts. Jāuzliek mammai uz vēderi. Pārliecība par tavu vērtību, kā ar viņu tiek runāts, ka viņam tiek arī, ka neko nesaprot, ka viņš dzird vecāku balsi, kas viņam to cerība un tā tālāk. Es varu atnest to, mēs varam apskatīt to profilu. Kā to atklājam? Pat mans bērns, kas ir, kādēļ mēs audzinājām bērns pēc poka. Jā, pēc poka mans bērns. Tur jau arī tā kā it kā bija, kas jābūt katru mēnesi. Jā, tie visi no Eriksona pārņems, apcīt. Viņš ir tas, kas šito visu... Kā viņš to izpētīja? Nezinu, kā viņš to izpētīja. Viņam... un kāds pārņem to arī mans kolēga skolā. Mēs mācījāmies reizē paņemt to un piemēroja to reliģijai, kas ir tas reliģiskais augšējais modelis. Šitas ir tikai tāds psiholoģis, bet... Un? Ir ok, bet tas nav tik labs kā tas oriģināls. Es paņemšu, lai mēs visi varam redzēt, jo tur tas tāds pakāpenies. Eriksons. Piemēram, lai būtu pilnīgi skaidrs, viss ir ielikts līdz 4. mēnesim. Pēc tam... Tas kaut kā 90% tas viss ir 5 gadi. Tas viss pēc tam ir tikai glazūra. Pirmie 4 mēneši ir noteicošie. Piemēram, es to zinu pie tiem bērniem, kas ir zvannīkos. Man slēg prātā Elizabete, viņa pirmo mēnesi nevienam nebija vajadzīga, ja? Viņa tagad 4 gadi pāri, viņa netiek tam. Netiek tam. Viņai visu laiku ir kuri mamma, visu laiku Sandru un milzīgi nedrošība. Un sūkā pirksts. Nav bijis sūkāšanas iespēja. Atvērt to balto šupulīti tādu, ja, kur lēlus ielikt, ja. Viņa tur ierāpās un viņa saka, es esmu bišķiņ piedzimusi vai un visādas tur, es saku, tu redz, cik liela, te jau kājas nelien iekšā un tā, viņi sāk runāt tādus tekstus, ja? Es esmu bišķiņ piedzimusi vai kaut ko tā, ja? Tu saproti, ka viņa mēģina kaut ko to sagremot, aptvert kaut ko, bet vienalga viņai tā ir baigā problēma. Jā, bet kas ir ar priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem? Viņi tur 1 mēnesi iekšā tajā boksā, tajā. Ļoti smagi. Ļoti smagi. Mans devs. Ļoti smagi. Turēja iekšā tādā. Kā tad ir tagad? Nezinu. Labi viss droši vien, ne? Nav jau viss tik ideāli. Ļoti smagi, tas ir ļoti smags. Jo tieši tur ir tas kontakts. Ir tas. Un tam nav nekāds iemesls, tam viņš tas, jo īpaši padomu laikā jau bija tā sistēma ienāca iekšā jau tūlīt, tāda atšķirt no māte un bērnu. Tas ir pilnīgi nāvējoši. Bet tā bija visiem. Tāpēc visi tāpēc jau viņš Vēl kādreiz, mūsu vecumā, piemēram, esmu pati piedzimusi mazā slimnīcā vai ne, kur, teiksim, mamma tuliņ varēja viņu dabūt. Ar to tu gribi teikt, ka tu esi labāk. Jā, saulaināk, jā. Mans bērns gulēja mēnesi boksā, diez vai viņš man te mazā slimnīcā bija labāk, kad viņi tur tika klāt man. Es neesmu labāk. Nekas daudz jau vēlāk var visu ko darīt, bet šīs iezīmes paliek. Tas ir tas interesantākais. Ja kaut kas ir
nepamanīts vai paiets garām vai zaudēts, tas nav tā vairs vēlāk. Bērnībā nebija televizora, es arī zināju, ka man bija 6 Bērnībā gadi. nevienam nebija Lielākais televizora. trakums, ko es biju Mūsu dzirdējusi, vecumam. kad kaut kur vilki, kaut kur vilki paklīduši tur tāls apkaimē. Un tad arī, ka bija televizors, tad vienīgais, ko es kā bērns skatījos, man kaut kādā pamatskolas klasē, tas ir katru vakaru 6 bija multifikācijas filma, 10 minūtes, es viņu noskatījos un atkal ārā pa dārzi, pa pļavām. Jā, bet tagad jau bērni... Nebija jau šis nekus un mīgas filmiņas. Es jau jums stāstīju, ka mums tie 2 bērni kopā vienā vecumā, Pičiņu, zēns un pačiņu. meiteni. Un viņiem abiem visiem bērniem ir panika un bailes kaut kāds, kas viņam jāpārvar. Tas ir, ja tā nav nedrošība, bet šīs bailes, ka kaut kas ir, kaut ko jācīnās, tas visiem bērniem. Un tad ir interesanti, kā Līzīt dara, viņa meiteni. Un viņa arī viņai tagad ir arī grūti, ir raganas. Viņai ir bailes no raganām, viņa prasa par raganām, grib zināt par raganām. Un tad viņa izdomā savā galvā, es jums stāstīju, kā viņa izdomā savā galvā, kā viņa savas bailes pārvar. Bet tā ragana ir mazītiņa, viņa ir pavisam maziņa, viņa ir maziņa raganiņa. Viņa var ielikt rokā šitā te mazā raganiņā. Un tā viņi tiek galā ar to, ka tā ragana ir tāda liela un tā. Viņa jau maziņa. Un tagad Viņa nodarbojas ar maģiju. Viņi nodarbojas ar sevis iedvesmošanu. Bet, un tagad Sandra domāja, redz, ko forši, tā ir tā taktika, kas jādara. Un tad ir tagad šis zēns, kas ir viņas mazdēls, ka viņi abi ir tādi ļoti forši draugi. Un tagad viņš saka, vilki ir te visam, kā te vilki. Mežā ir vilki, un viņi nāks, darīs to un to. Un tad Sandra viņam saka, bet tie ir tādi... Nē, viņi ir tādi labi vilki. Viņi tur nes ēdienu un tā tālāk. Un tad viņš saka, vilki zaķiem nenes ēdienu, viņi ēd viņus. Un es teicu Sandrai, pagaidi, tu nečakarē vien zēna psihi, jo zēnam ir drusku citāds uzdevums. Sievietēm ir jātiek galā ar savām bailēm citā veidā nekā zēniem. Zēniem ir jāstāst pretēji, viņiem jāstāst nevis, ka tie vilki nekas nav, bet ka viņi ir briesmīgi, bet ka viņš ir spēcīgāks, ka tie vilki, un ka viņam ir spējas, kā viņš prot ar tiem vilkiem. Tā, viņš sāk gudrot, ko viņš ar tiem vilkiem darīs, kur viņš viņus iebāzīs, un kā viņš viņus apšmauks, un tā. Tāpēc sievietes nevar izaudzināt, teiksim, zēns par labiem vīriešiem. Nē, tas nedarbojās tā. Viņi nevar tā miermīlīgi un tā pai. Zēnam ir jārada sevī drosmi un pašpārliecība, un viņš varošs. Nevis, ka vilki dzer pienu. Nes zakusks zaķiem. Viņi nenes nekādu ēdienu zaķiem, viņš ēd zaķus. Marija teica tā, pēc visām šīm pasakām, ka nolasīja, ka vilks tur, kas tur notiek ar to vilku, un viņš tiek vai uzšķērsts, vai nogalināts. Apraudājās un teica, žēl vilciņu. Redz, viņai tāda sievišķīga pieeja. Žēlums, kur zēnam ir dod man zobenu. Viņam viss ir šķēršanas, tas Andersen pasaka, viņš ir briesmīgs. Viņš ir cilvēks, Viņam kaut kas tur nav to sīk kārtībā, visus galiem pārgriež Viņš ir samocīts cilvēks bijis. Tiešām, tad pasakas arī ir tāda, zinu. Jā, mēs to tagad redzam, bet toreiz. Tiešām, man mīļākā pasīņ, pičiņu, pačiņu, zaķīšu, māmiņa, vēd tur savu zaķientiņus uz pirktiņu. Labi, mēs tad piecelsimies. Mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien,
un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēku prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirds, mūsu domas Kristu Jēzu. Āmen. Paldies, ka bijāt, un paldies par visām labām dāvanām.